Lai jūs pamostos no transa, jums jāapzinās viena patiesība, ka mēs dzīvojam atšķirīgā pasaulē. Policisti iznīcina likumu. Noskaidrot jūsu personību. Priekšnieka kabinetā notiks spēcīgs sprādziens. Kāda būs jūsu rīcība? Man nav sprādzīga. Ārsti iznīcina veselību. Sadaļā ģimene bērna veselība viņš pētīja savas ārstēšanas izmaksas un atklāja, ka 137 latus, ko bija samaksājis ausu ārstam pats, jo ieradās pie doktora bez ģimenes ārsta nosūtījuma, slimnīca pieprasījusi arī no valsts. Valdība un valsts mūsu suverenitāti un brīvību. Ka likumā, kas regulē procesālo kārtību, šeit nebūs 2 posmi, bet tikai 1 posms. Plānots, ka turpmāk referendumu ierosināšanai būs jāsavāc 150 000 notariāli apstiprinātu pārakstu. Tātad Latvija ir kļuvusi par Pasaules bankas pakalpiņu, kas klausa komandām no Pasaules bankas, nevis no savas tautas. Bet kur paliek tā doma, ka deputāti ir pilsoņu pārstāvi, ka deputāti strādā mūsu labā? Piebildīšu, ka Pasaules banka un Eiropas centrālās bankas izveida ir elites roku darbs. Elite pieturās pie domas, ka nav svarīgi, kas taisa likums, ja viņi var taisīt to pašu naudu. Otrakārt, Latvijai ir daudzas ciešas saiknes, tirdzniecības attiecības ar pasaules daļu, kuras valūtai Latvijas valūta jau ir piesaistīta. Pievienošanās būtu tikai loģiska, lai novērstu liekas valūtas svārstības, pretrunas, grūtības, kas var rasties, ja naudas sistēma nav pilnībā integrēta. Es pamēģināšu parādīt vienu piemēru. Agrāko laiku vergi redzēja varžas uz rokām, un to laiku vergturim bija jārūpējas, lai vergam būtu jumts virs galvas, un lai viņš būtu kaut cik paēdis, lai tas varētu nākošajā dienā turpināt strādāt. Bet pret vergiem izturējās kā pagadās, tos pārdeva nežēlīgi sīti, izvaroja vergu sievietes, šķīra ģimenes un tā tālāk. Mūsdienu atšķirība ir tā, ka vergturi nav mainījušies. Tie tikai ir aizgājuši ēnā aiz priekškaru, un vergu uzraugu vietā mums ir valsts kontrolas mehānisms. Tikai tāpēc, ka vergturis ir nometis no sevis atbildību par vergu, pārtiku un pajumti, mēs tiecamies ticēt ilūzijai, ka mēs esam brīvi. Mēs strādājam darbus, ko nemīlam, maksājot vergu uzraugam, kas savukārt maksā vergturim. Respektīvi, mēs strādājam un maksājam valstī, un valsts maksā centrālajām bankām un elitei. The Matrix is a system, Neil. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. Un tikai šī iemesla dēļ, ka mēs uzskatām, ka esam brīvi, šo moderno dienu verdzību turpinās. Mēs pērkam lietas, kuras mums nevajag, bez kurām mēs varētu iztikt, lai būtu stilīgi, populāri, lai draugi mūs apskaust, lai mēs aizmirstos. Un aizmirstam, ja ignorējam patieso būtību. Mēs esam vergi. Žurkas ritenī, kas strādā, lai pirktu dienu no dienas. Un kamēr mūsu uzmanība novērst no svarīgiem notikumiem, kas vistiešākajā mērā iespaido mūsu ikdienas dzīvi, elite un banķieri, kuru kredītkartes mēs ņemam, lai pirktu viņu saražotās lietas, tāpēc, lai aizmirstos, spēj manipulēt ar pasauli pēc saviem ieskatiem. Tie spēj uzsākt karus dēļ resursiem, sūtot mūsu brāļus un māsas cīnīties viņu kaujās, lai viņi iegūtu papildus resursus, lai viņi nopelnītu vairāk un iegūtu naudu ar uzvīnu no tās, ko viņi ir ieguldījuši mūsu pašu apspiešanā. Un te daudz jautās, labi, pieņemsim, ka tev taisnība, bet mēs jau nevaram neko darīt. Viens nav cīnītājs un tā tālāk. Paskatīsimies arī uz šo caur piemēru. Agrāk cilvēki ticēja, ka planēta ir plakana, un jebkurš, kurš teica, ka viņa ir apaļa, tika izsmiets, cilvēki nespēja to pieņemt, jo viņi saprats to nespēja uztvert. Tāpēc mēs, kas tikuši uzaudzināti no bērnu kājas šajā sistēmā, esam zaudējuši spēju redzēt pasauli savādāku. Pasauli, kurā tauta lem par tās likumiem un jautājumiem, kas tai svarīgi. Pasauli, kur tauta lem par resursiem un to izmantošanas veidiem. Pasauli, kurā tauta lem par pasaules gaitu. Cilvēku būtība nav ļauna. Lai vai kā mēs negribētu tam ticēt, bet vislabākais aizsardzības mehānisms mūsos ir mūsu sirdsapziņa. Cilvēks ir mīlošs savā būtībā, tikai ar mediju propagandas palīdzību, biedējot mūs ar visu slikto, mums tam liek noticēt. Cik bieži jūs mēdījos dzirdat par varonīgiem stāstiem salīdzinoši uz mežonīgo stāstu fonu? Un pirmais, kas mums jāpanāk, ka mēs apzināmies savu vērtību un sākam uzdrošināties par to runāt, jo tikai tad mēs spēsim kopīgi atrast alternatīvas. Un alternatīvas ir
Par cik elitu savu var notur galvenokārt tādēļ, ka viņi ir resursu turētāji, kā naftas, gāzes, finanšu un ieroču, mums jāķerās pie alternatīvām, un tāds ir daudz. Ūdeņraža šūnas spēj piedāvāt veidu, kā automašīnas darbināt uz ūdens, vai daļēji vai pilnībā izmantojot ūdeņradi. Daļēji izmantojot ūdeņradi paralēli degvielai ir iespējams ietaupīt no 20 līdz 70% degvielas, jeb pilnībā, kā jūs redzēsiet turpmākajā video. Well, basically, I guess we're going to have to give you a little teaser here until we get our good video started. Now, inside the cab, we have a control panel that allows us to maintain control over the vessel, can keep our hydrogen flowing and control the flow at which it comes. And the vessel is on and producing hydrogen gas as we speak. It does require a couple of moments to get up to the required pressure, but again, that's because we have a prototype. Running a little low. Oh my! Well, it started right up. Hey! Well, it dropped down. Basically, you see the battery isolator that separates the deep cell battery from the vehicle battery. Un šis ir tikai viens no piemēriem. Viss, ko es vēlos parādīt, ir tas, ka alternatīva ir daudz. Gāze un degviela no atkritumiem kā alternatīva resursu monopolam. Bitcoin, sudrabs, zelts ir barters kā alternatīva ekonomiskajam monopolam. Un tā tālāk. Mums tikai ir jāizglītojas pašiem, jo valsts tajā nav ieinteresēta. Jādalās ar zināšanām un jāstrādā kopā. We are the people of the internet, and together we are shaping the future of humankind.